jābūt savienotiem ar savu maku. Jā, tad tur, kur jums bija tas stakings, ja jūs izmantojat staking, ja, tad jūs varat aiziet tur, stake and claim tokens no turienes. Okay. Aiziet staking lapu, tad atcerieties, šis bija tas konts, kur mēs ielikām tos 10, un lūk, mums ir uzauguši vēl 7. Mums ir opcija, tad vai izņemt visus ar šo polu, vai izņemt tikai tos, kas ir tā kā, šis rewards saucamās, ja? Izņemsim šos rewards, nospiedīsim, tad jāpārvalda max, transactions, ok. Jā, tad šajā gadījumā mēs spēsim ok. Kas tad ir noticis ar to maku? Tad lūk, jā, mums jāapstiprina šeit, mēs vēlamies jums izņemt. Jā, un pēc idejas viņam vajadzēja parādīties mūsu makā. Pending transaction. Jā, neaizmirstiet, ka makā ir jābūt BNB, lai varētu pieskaitīt. Un tagad vajadzētu šeit, kur apstiprināt. Jā, ok. Ja tas būs noticis, tad tas būs noticis. Tad mēs ejam šeit uz MetaMask. Un MetaMaskā vajadzēja parādīties šim te jaunajiem tokeniem. Jautājums vienkārši, vai jums MetaMaskā šis tokens pievienos, tad ejam šeit uz tokeniem. Play, šeit import token, kur ir custom token. Ja, ierakstam šo te jau nokopēto adresi. Ja, un tātad šeit mums parādās, ja, kas mums jāizdara, mums vajag pievienot. Šajā gadījumā mums ir mūsu 6,89 tokeni. 7 šeit rādījās, tāpēc, kad apaļš skaitlis importējam. Un tagad šī DSC tokeni mums ir šeit mūsu makā. Mēs ejam atpakaļ, un kur tie ir? Šeit ir viņi ir pašās beigās, tad šeit ir mūsu tokeni. Ja? Tālāk mēs ejam, ja mēs gribam viņus pārdot, mēs ejam uz PancakeSwap. Parasti sākumā viņas izskatīsies šādi, šeit, kur ir trade, swap. Ja? Un atkal tātad, kas mums būs jādara, būs jāatrod šis tokens sākumā. Nu, saņemies PancakeSwap, jā. Tad, vai jums parādās šāda versija vai savādāks izskats, tā kā galvenais tikt pie šī loga. Tātad, uz ko jūs gribat mainīt? Pirmkārtām mums vajag šo te tokenus, tātad mēs gribam samainīt tokenu, kas ir, to, kā mēs tikko BTC, ja jums ir makā, tad iespējams automātiski nolasīs. Ja nebūs, tad vajadzēs šeit augšā arī ielīmēt, piemēram, šo pašu adresi, ja, tad šeit būs. Šajā gadījumā, ka mums ir šie te. Un mēs varam samainīt, pret ko jūs vien vēlaties. Mēs viņus samainīsim, piemēram, pret USDT. Šeit gadījumā spiedīsim šeit max. Un, principā, šobrīd, laikam, sanāk, cena ir 1:1 USDT mainu. Ja, viss kārtībā, tad šos te mēs samainīsim pret USDT. Vai paņemsim, izvēlēsimies USDT vietā, vai mēs citu kādu USD šitā mēs izvēlēsimies, ja. Ņemot vērā, ka šis bija jau no staking saražotās monētas, tad mums ir, principā, forši, mēs esam nopelnījuši 6,80, viss kārtībā. Šeit pie slipiņa mums vajadzētu būt normāli. Šeit pa 1%, pastīsimies, vai ar vienu viņš samainīs mums, vai mums būs kaut kādas nodokļas lielās jāmaksā. Skatījums slap. Kā vienmēr, PancakeSwap ies savu ceļu, tad paprasīs mums apstiprināt no sākuma. Internet šeit katēnīs ar lēns. Mūsu fonā skan kaut kādu vēl varat dzirdēt, droši vien slikti var dzirdēt, ko es runāju, vai MetaMask saņemies. Tā ir. Droši vien MetaMask nav izvērst kafiju vēl no rīta. Nu, kas paliek? Vai? Nav trāču. Jā. Viss man iet šeit uz, jā, mums vienmēr jāapstiprina, tad liekam maksimālo. Next. Un approved. Un sākumā mums ir jāapstiprina šī monēta, vienkārši tas kā papildus MetaMask drošības kaut kāds nosacījums.
Nākamais būs tāds, veikt šo te maiņu no DTC